principā ideja rodas no mūsu neapmierinātības. No stāvokļa, kad mēs esam neapmierināti ar kaut ko, vai arī kaut kas mums trūkst. Un tad mēs sākam meklēt izeju, ko darīt, kā rast šos risinājumus, un, protams, tad ir dažādi veidi, tehnoloģijas, metodas, kā mēs to varam izdarīt. Un ir vesela instrumentu kopa, ko var izmantot. Ir dažādas ideju ģenerēšanas metodas. Ir metodas, kādā veidā šīs idejas pārvērst pēc tam reālās lietās. Un te jūs priekšā redzat tātad. Pirmais, ar ko mēs parasti sākam, ir problēma. Ja ir problēma, tātad tas ir neapmierinātības stāvoklis, no kura mēs gribam izkļūt ārā. Un, attiecīgi, mēs rīkojamies, lai šo te problēmu risinātu. Un visbiežāk mēs meklējam kā. Nu, tās tad ir idejas. Problēmu analizējot, mēs iegūstam tātad kaut kādu sev atbildu uz to, kurā virzienā mums būtu jāskatās, kas tad ir tas neapmierinātības cēlonis. Ļoti daudz var runāt par dažādām, teiksim, cilvēku pateiktām vajadzībām un nepateiktām vajadzībām. Forši, ja cilvēki var pateikt, ko viņi grib. Bet lielāko daļu mēs paši nezinām, ko mēs gribam, mēs esam neapmierināti, un tad meklējam šo risinājumu. Nu, to profesionāli var novadīt, tātad ir process, kā no šīs te problēmas tikt līdz nākošajam solim ideju ģenerēšanai. Nu, protams, tad ir virkni dažādu metožu, kā to darīt. Jūs droši vien esat dzirdējuši dažādas, ir de Bono 6 cepures, laterālā domāšana, brainstormings, kas ir ļoti populārs, absolūti visiem pazīstams, skampers un vēl. Mēs varam saukt tādas metodas.